Labrīt vai labdien šajā skaistajā dienā. Piedāvāju 10 minūtes izkustēties kopā ar mani. Tā var būt tikpat labi rīta rosme, vai tā var būt pēcpusdienas, pusdienas laika pārtraukuma kustība, vai vakara noslēgums ar izstiepšanos un izkustēšanos. Jebkurā laikā, jebkurš laiks būs labs laiks kustībai, vai ne? Tā kā, ko sāksim? Jo nekas nav nepieciešams, tikai paklājiņš vai mīksta virsma. Es vingroju ar plikām pēdām, man patīk sajust zemi. Ērts apģērbs, noteikti padzeries ūdeni un sākam. Iztaisnojam augumu, ievelkam vēderu, savācam savu ķermeni tā, lai tas nav izgāzies. Ležam plecus lejā un izvirzam uz mugurpusi. Un ievilksim gaisu, izstiepsimies, atstājot plecus lejā un izelpojam. Un paelposim vēl. Dziļas ieelpas, dziļas izelpas, noskaņojoties šim te mazajam treniņam, kas ir ļoti vērtīgs un noderīgs. Vēl viena dziļa ieelpa un dziļa izelpa. Izstiepsim vienu sānu garu, pastiepjamies sānis, paskatāmies augšu un atpakaļ centrā. Izstiepsim otru sāni. Ieelpojam centrā, izelpojam sānis, vēl pamainam. Un vēl reizīte. Lieliski. Abas rokas brīvi pašūpo no viena sāna uz otru. Vēl 4, 3, 2, 1. Attaisi abas rokas vaļā, ieelpo, izelpā, nopaļojam muguru. Un vēl ieelpa, izelpa. Vēl 3, vēl 2, vēl 1. Un augšā. Izstiepsim vienu roku garu, otra pretēji tiecas leju, viena augšā un otra leju. Un vēl pastrādājam šādi ar sāniem. Vēl 4, 3, 2, 1. Labi, vēl ķermeņa augšdaļai paapļosim plecus. Apļojam tos uz aizmuguru ar lielu, plašu apļveidu kustību. Kārtīgi iesildot ķermeņa augšdaļu. Vēl 4, 3, 2. Samainām virzienu uz priekšu. Vēl 5, 4, 3, 2, 1. Pārpļosim viens, otrs. Uz aizmuguri. Un uz priekšu. Vēl 3, 2, 1. Lieliski. Gurni. Pārpļosim gurnus. Izkrakšķinām tos. Tad, ja krakšķ. Ja nekrakšķ, arī labi. Vienkārši izkustās visos virzienos. Un arī samainam pusi, uz kuru apļojam. Zīmējam apli ar gurniem. Cirkulis. Vēl 2, 1. Un dziļa ieelpa augšu. Un šoreiz mēģinām tuvināties zemē. Saliec ceļus, lēnām uzrulējies augšā. Ieelpa, izelpa. Atslābini muguru un uzrulējies augšā. Vēl 2. Lielas ieelpas, izelpas. Pieslēdz klāt arī kaklu līniju, mēģini to atbrīvot šeit lejā. Vēl 1. Paliekam lejā un pašūpojamies no viena sāna uz otru. Un vēl leju. Ar labo roku aptver kreiso kāju, pavelc sevi klāt. Caur centru ar kreiso roku aptver labo kāju, pavelc sevi klāt. Un atkal centrā. Saliecam abus ceļus un lēnām rulējamies augšā.
Izplatīsim kājas vēl platāk un pārnesam svaru no vienas kājas caur noturētu taisnu muguru. Celītes paliek virs pēdas un pārnes svaru. Jā, sajūti, kā pieslēdzās visi tavi kāju muskulīši, sēžas muskulīši. Noturi savāktu vēderu. Un vēl 8, 7, 6, 4, 3. Noturi muguru. Tā grib apļoties, neļauj to. Un pieskaramies pretējā kāja, pretējā roka un samainam. Vēl 2, 1 un centrs. Lieliski. Pietu pieni kopā ar roku virzīšanu gar ausīm. Ieelpāsim augšā, izelpā lejā. Ieelpā augšā, izelpā lejā. Vēl 4, 3, 2, vēl 1. Noturamies bišķi lejā ilgāk. Un tikai rokas. Ieelpa, izelpa. Ieelpa, izelpa. Šeit ļoti svarīgi noturēt muguru taisnu. 4, 3, 2, 1 un atbrīvota mugura. Lēnām uzrūlējamies augšā, uzelpojam, izstiepjamies, izstiepjam garu sānu 1. Ieelpa centrā, izelpa otrs stāvs. Un apguļamies uz muguras. Pacelsim celīšu sev klāt. Un atpūšamies. Parulējamies uz vienu, uz otru sāniņu un izstiepjam garu kāju gan drīz līdz zemē un sāmainam. Iesākumā ar roku palīdzību. Tā kā viegli pastiepjam celi sev klāt, otru kāju taisna, gara. Sprīdīti virs zemes. Mugura stingri zemē iekšā. Vēl 4, 3, 2, 1. Un tagad bišķiņ apgrotināsim šo te vingrinājumu, paceļot galvu augšu, plecus augšu un turpinām to pašu, ko iesākām, tikai bez roku palīdzības. Izelpa, ieelpa. Ir ļoti grūti, vēders trīc, ķermenis trīc. Vēl 5. Kāja ležās tik zemu, cik ļauj mugura. Jo, ja mugurā veidojās kāds aplītis vai tukšumiņš, tas nozīmē, ka nevajag laist tik zemu kāju, atstāt nedaudz augstāk. Un pauze. Pēdas pie zemes, nedaudz paceļam iegurni augšā, noturam. Un šoreiz noslēgsim ar diagonālēm. Ja? Pretējais celis tiecās pie pretējā elkoņa un 20 reizītes šāda te vēdera muskultūras treniņš. Izelpa ir augšā, ieelpa ir lejā. Vēl 10, 9, 8, 7, 5, 4. Elpojam, otrs elponīts neceļās augšā, tikai tas, kurš strādā. Un atpūta. Nedaudz pašūpojies sānis. Uzrulēsimies augšā un pārstiepsimies. Viena kāja saliekta, otra taisna, iztaisnojam muguru, apsēžamies uz abiem gurnu kauliņiem un atver vaļā plecu 1,
stiepies pretīm taisnajai kājai, kas ir celī taisna. Un tād atkal ar visu vēderu te klāt. 10 minūtes paskrēja nemanot. Es ceru, ka tev radās vēlme vēl paturpināt ar citiem vingrinājumiem, kurus tu vari atrast arī citās mapītēs. Un pastiepjamies vaļā. Un mēģini atslābināties. Ja? Tagad ir pienācis brīdis, kad pastiepties, bišķi relaksēties. Izstiept muguriņu, pastiept kājas. Un klāt pie kājas. Vēl nedaudz noturamies. Un lēnām augšā. Sakrustojam, pārliekam pār pēdu, pāri vienai kājai, kas saliekts celī, vai arī vari turēt to taisnu, tad, ja ir diskomforts celī. Un iegriežamies. Un arī ieelpo un izelpo un atbrīvojamies. Lieliski, samainīsim. Otra kāja. Griezies ceļa virzienā. Iztaisno muguru, laid plecus lejā, stelpas kāja. Lieliski. Rotācija tieši korsetē. Un noslēgumā bērnu pūze. Garas rokas. Atpūties, atslābina muguru. Un tās ir bijušas vērtīgas 10 minūtes tavam ķermenim. Tiekamies atkal citos